Tātad tā ir man vadītāja Raimonda. Pastāst, Raimonda, ko tu esi darījuši šos 17 gadus nekustamo īpašumu? Pārdevusi ļoti daudz nekustamos īpašumus Rīgā un Jūrmalā, pie Rīgām. Bet cik tu reāli esi šajā biznesā? Es vienmēr saku 17, varbūt meloju cilvēkiem. Tā īstenībā arī ir, jo es nostrādāju tagad vairāk 2,5 gadus man ir estater. Pirms tam es gandrīz 10 gadus nostrādāju Vestabalt uzņēmumā un pirms tam vēl 5 NP Properties, kas arī ar nekustamiem ir saistīts ar industriālo parku attīstību. Lielākais industriālo parku attīstītais Latvijā tas ir. Un uz ko tieši estateris specializējās? Nu, uz prēmiju segmentu pārsvarā. Protams, mēs nodarbojamies arī ar citiem segmentiem. Jā, nedaudz strādājam arī ekonomiskajā virzienā, bet pārsvarā prēmijums. Droši vien arī tā arī tas paliks. Bet kā tu tur meklē zemi, vai es nezinu kaut kādus, teiksim, es nogalē satiku vienu Kārli no skolas. Viņš saka, man vajag īpašums, kas ir, nezinu, 40,000 kaut kādu, teiksim, dzīvokli. Viņš grib uztaisīt viņu pēc tam. Mēs tādas arī meklējam. Mēs varam piemeklēt šādus. Mēs varam piemeklēt, mēs varam palīdzēt, jā, noteikti. Es teiktu, ka mēs varam apkalpot klientus gandrīz jebkurā segmentā. Noteikti visos segmentos vienkārši pats objektu portfelis mums pārsvarā sastāv no prēmijum objektiem. Jā. Un vislielākie prēmijumi ir Samantē. Vai tu nepiedalās šajā video? Labi. Tad es aizklāšu seju. Tu piedalās nākamajā. Tātad redziet, viss negrib būt šajos video. Tā. Es uzlikšu tev jautājumu zīmes sejas. Bet labi, tātad vai estaterim būs podcasts? Vai vienkārši podcasts? Varbūt viņš vienkārši ir... Jā, mums būs drīz. Tad būs ruļļi masās. Linkus, kas mums ir jānopērk, lai būtu varbūt kāds grib mums uztaisīt to visu. Varbūt. Varbūt kāds profesionāls. Edgars Aigars vai kā viņi. Es nezinu, kas cilvēki. Viņš taisa podcastu? Jā, var ietegot viņu šajā. Nevajag. Bet tad jau tiekamies podkastā. Līdz mums nav podcasts, mēs izmantosim iPhone kameru. Kādi ir tev ikdienišķie notikumi? Ko tu dari, teiksim, kad tu atnāc 9 uz darba, citreiz agrāk? Kas ir pirmie tev uzdevumi? Pirmajā savā darba stundā es droši vien atbildu uz e-pastiem un uz WhatsApp ziņām. Jā, tāpēc, ka man klienti jau sāk ļoti agri rakstīt, dažreiz pat 5 no rīta, piemēram, tie, kas atrodas tur, nezinu, Austrālijā vai Amerikā, Kanādā un tā tālāk. Jā, tad pēdējā laikā es veltu ļoti daudz stundas tieši mārketingam un reklāmām. Jā, tad es... Bet tev ir daudz darbinieku, tad cik šobrīd ir darbinieki? Jo, man liekas, pirms 2 gadiem nebija tik daudz darbinieku. Nu jā, mēs esam, skaits ir dubultojies, es teiktu. Mēs šobrīd esam cik 8, laikam, jā? Tā sanāk, jā. 8. Un vēl drīz pievienosies, jā. Gan jau pievienosies drīz vēl kāds ar pieredzīti. Cerams. Un runājot par lielajiem darījumiem, kas ir tev lielākie darījumi, kurus tu esi veikusi? Pats lielākais darījums ir Blaumaņa iela 15, kad es strādāju Vestabaltā. Tas ir namu īpašums ar... Es jau īsti neatceros laikam to dzīvokļu skaitu, bet, ja nemaldos, tur bija... Kurā gadā tas bija? Pirms Covid? Jā, tas bija pirms Covid. Kaut kādas 6-7 gadus atpakaļ. Cena bija... Cik bija? Es neatceros. Es reāli neatceros. Tik daudz, ka nevar atcerēt. Nē, atstājam. Tas būs autentiskāk. Man liekas, kaut kas... Kur ir cena. Jā. Tas arī bija skaņa efekts. 3 miljoniem bija. Wow. Toreiz, jā. Un cik tādi vispār darījumi notiek? Maz jau notiek. Kopumā es esmu piedalījusies vairāku namīpašumu pārdošanā, arī Valdemāra ielā. Un, jā, respektīvi tādi superlielie darījumi man ir bijuši droši vien kaut kādi 5 tikai. Bet daudz darījumi ir bijuši tuvu 500 000. Jā.
kāpēc man tāda likste ir, ka man tik visi tie īpašumi tik dārgi ir. Tas ir labi vai slikti? Es teiktu, ka kopumā tas ir labi. Tu esi izvēlējis segmentu, dārgāko segmentu, vienkārši šajā segmentā noteikti mazāk darījumu. Jā. Grūtāk ieskrieties ir, bet tad, kad tu ieskriesies un apaudzēsi gan savu potenciālo klientu portfeli, gan arī objektu portfeli, tad noteikti viss aizies. Būs labi. Paldies par iedrošinājumu. Man noderēs. Jā, ja jums kādam ir kāds paziņa draugs, kam vajag dārgas īpašumus, zvanat man. Un man. Jā, vai vienalga kādam no mums. Tā kā jā.